Labadiena, mani dārgie draugi! Šoreiz esmu atbraucis uz Rīgu un Rīgā meklēju kādu vietiņu, kur var paskatīties uz pilsētu no augšas. No sākuma domāju aizbraukt uz Doma baznīcu, tur paskatīties, bet internetā sameklēju informāciju, ka tur biļetes ir ļoti dārgas, bet es meklēju kādu lētāku vietiņu, kur to var izdarīt. Un internetā atradu informāciju, ka tā ir galerija Rīga, tas ir tirdzniecības centrs, pašā Rīgas centrā, uz Dzirnavu ielas, blakus lielai viesnīcai Latvija. Te nu es eju iekšā, apstājos apskatīt skaistu strūklaku un jau tūlīt došos uz liftiem. Ja nākat no Vecrīgas puses, tad jāaiziet cauri visam tirdzniecības centram, un šeit pašā galā ir lifti. Ir jābrauc uz 8. stāvu, jāmaksā nekas nav, un šeit uz jumta ir ierīkots tāds kā skatu laukums. Un šeit var droši staigāt, skatīties, te ir arī kafejnīca. Un pats tāds nedaudz saviebies esmu, jo bija tāds vējiņš, tāds diezgan ass, un taisni tajā brīdī sapūta sejā. Bet kopumā skats ir labs, man pašam ļoti patika. Vienīgais kafejnīca bija šī tāda, teiksim, padārga, bet tā visā kopumā viss bija ļoti jauki. Diena arī saulaina. Un, ja jūs arī gribat paskatīties no augšas uz pilsētu, tad droši nākiet uz šejieni. Priekšā redzam Zaķu salas televīzija. Šī, ja nekļūdos, ir Doma baznīca. Tā lielā ēka ir viesnīca Latvija. Šī redzamā lielā ēka ir bijušās Rīgas modes. Tagad lasīju, ka tur pirmā stāvā ir Rīgas satiksme, kas vēl tur ir, diemžēl nezinu, kas zina, varbūt var uzrakstīt komentāros. Tālūk man gāja. Liels paldies, ka skatījāties, un tiksimies jau nākamajā video. Lai jums jauka diena!